lieliskai kopdzīvei ir noteikti atcerēties to, ka savas otras pusītes satikšana ir Dieva dāvana, un tas nav nekas pašsaprotams, un to ir nepieciešams atcerēties katru dienu, un kā otra lieta, kas ir būtiski, kopt to, kā dārzu, katru dienu rūpēties par to, samīļot, laistīt, sēt jaunas puķis, jaunus ziedus, un tad arī tas nesīs augus, un tā kopdzīve būs lieliska. Tas свобода seksu. Čau, Vienet. Man nav nejausmas, kas ir vajadzīgs, lai nodzīvotu ilgu dzīvi kopā, bet viennozīmīgi zinu, ka gultas atspērīgas atspērs palīdzēs. Ģimenē galvenais ir atklātība, patiesība, darbība un progress. Es domāju, ka galvenais ģimenes ir attiecības un uzticība. Abiem diviem. Nevarēšu atbildēt, es nekad neesmu bijis tādā godā nonācis. Bet cik esmu dzirdējis, tad, manuprāt, jāpieņem cilvēks tāds, kāds viņš ir. Jo esmu daudz dzirdējis par to, ka, ja tu nepieņem cilvēku, kāds viņš ir, tad agrāk vēl sākas tādi pārmetumi un tad netiek galā viens ar otru. Jo tikai tāpēc, ka nepieņem cilvēku, kāds viņš ir. Čau, Vineta! Zini, kas ir laimīgas laulības noslēpums? Tas ir tas, lai nekad nebūtu garlaicīgi! Dot padomus jau ļoti vienkārši. Man jau patīk dot padomus. Jā, bet, pavisam, lai to atziņa, kas un kā ir jādara, kā lai laimīgi nodzīvoju, vienkārši jānodzīvo 34 gadi, kā mēs ar mani mīļo puķīti. Tad jau viss ir skaidrs. Un tās pamatnosacījums ir tāds pavisam vienkārši. Ja pēc slīpējās. Ja dimantus slīpē. Jūs varat, ja dimantus slīpē. Un tā slīpēšana, lai tā dimantu kāzām tiktu, tad visu laiku jāslīpējās. Viens gar otru. Un nevajag saprašanās, lai būtu galvenē. Es jau saku, slīpēšanās, visu. Domāju, ka laimīgas laulības pamatā ir pirmkārt ir jāpielāgojās vienam pie otra, ir jāsaprot vienam otrs, nevajag taisīt greizsirdības scēnas, kas nenovēr ne pie kā laba. Kas tad vēl? Un līdz ar to es domāju, ka arī, protams, nevajadzētu melot viens otram. Tas arī būtībā viss. Man būs tosts. Tātad, ja sieviete brien iekšā upē, un sieviete ir uzvilkta kleita vai svārki, tad jo dziļāk paliek, jo to svārkus meitene attiecīgi velk augstāk un augstāk, lai nesaslapinātu. Tātad es gribu iecert par to, lai attiecībās tu šķērso Laimīgas laulības pamatā ir savstarpēja cieņa un uzticēšanās meitenes. Ļoti grūti. Ilgi padomāt, vai tiešām precēties. Tā ir grūta izvēle. Ļoti grūta izvēle. Es teiktu, Uģis nav īstais. Teiktu, vai tiešām? Es teiktu, tiešām. Padomā nopietni, kāds viņš ir. Viņš ir traks, raiskulīgs. Viņš uzspridzina visu ballīti. Visu sagāž baseinā, kā toreiz. Tu atceries, tu arī peldējies. Bet labi, neņem galvā, bet tas ir īstais čalis, ko tev vajag. Tāpēc teikšu, lai jums tiešām tā laimīgā laulība būtu, vienmēr padomā, lai būtu Uģim labi un būtu tev labi. Un ja būs abiem labi, tad jūsu laulība būs tiešām iztrūsies. So what is the secret? What is the secret to successful marriage? To say nothing in the morning, to be quiet, and to wait for the first word of the wife. A nice other girl or wife like you. You say, oh, hello, nice weather today.
And secretly you say, oh dear, to be 20, that would be nice, you see. Not to plan for the children, to get we get our children, we didn't know how. Huh? Today they planned 10 years, 14 years, no. We planned afterwards, when we have 4 children and now 6 little one, new one, okay. And not to think about for everything, to do it, it's better. And later more. Kas ir laimīga laulība dzīve? Tas ir tad, kad tu domā tikai par sevīm. Vecmāmiņai un vectētiņam tikko bija 50 gadu kāzu jubileja. Viņa teica, ka vajag priecāties, dzīvot, mīlēt un arī kašķēties. Tikai nevajag turēt ilgi ļaunu prātu. Apprecējis, viņi iemīlējās un viņi guļ kopā un visu laiku ir kopā būs. Visu mūžu viņi būs kopā. Un viņi brauc uz kinomaniju un tur skatījās popkornus. Un viņi staigā kā pīgi.